19. gadsimta sākumā, klusā Anglijas nostūrī, atradās Benetu ģimenes mājas, Longbourna. Tajos laikos laulība meitenei bija ārkārtīgi svarīga. Benetu kundze ļoti vēlējās, lai viņas 5 meitas apprecētos ar turīgiem vīriem. Viņas vīrs, Benetu kungs, bija gudrs un asprātīgs vīrs, kurš ar smaidu vēroja sievas pūliņus. Džeina, Elizabete, Mērija, Kikitija un Lidija, 5 māsas, katra ar savu raksturu, auga vecāku vēlmju ietekmē. Protams, arī meitenes sapņoja par labu dzīvesbiedru. Kā jau katra ģimene, Beneti vēlējās saviem bērniem to labāko. Tajā laikā, kad viss šķita tik svarīgs, katrs solis, katrs skatiens, katrs mirklis bija kā teātra izrāde. Zem smago sabiedrības normu sloga, sievietes reputācija bija tik trausla kā rozes ziedlapiņa. Benetu ģimeni satrauc bagātā mistera Binglija un viņa drauga, mistera Darsī ierašanās. Varbūt viņu dēļ uzplauks mīlestība un draudzība. Bet tajā pašā laikā var atklāties arī seni aizvainojumi un sāncensība. Benetu meitām, pilnām ar jūtām, ir jāieklausās savās sirdīs un jāizdara izvēle, kas mainīs viņu dzīves uz visiem laikiem. Šī ir Benetu kundze, 5 meitu māte un jebkuras ballītes dvēsele. Viņa spētu uzjautrināt pat visgarlaikotāko kompāniju. Benetu kundzei ir viens liels sapnis, lai visas viņas meitas apprecētos, vēlams ar bagātu un ietekmīgu vīrieti. Džeina, vecākā meita, ir laipnības iemiesojums. Viņa ir sirsnīga, labsirdīga un uz pasauli vienmēr raugās caur rozā brillēm. Savas mātes lepnums, bet mūsu stāsts galvenokārt ir par Elizabeti, gudru un neatkarīgu jaunu sievieti. Elizabete ir asprātīga un neatlaidīga, bet tajā pašā laikā sirsnīga un labsirdīga. Marija, vidējā meita, ir īsts grāmatu tārps. Deju un ballīšu vietā viņa dod priekšroku grāmatu kompānijai klusajā ģimenes bibliotēkā. Marija ir bikla un vientuļa, bet literatūras un mūzikas pasaule viņai sagādā patiesu prieku. Ketrīna un Lidija, 2 jaunākās meitas, ir nešķiramas draudzenes. Kā jau visām viņu vecuma meitenēm, viņām patīk puiši un tenkas. Kas gan tur slikts, vai ne? Atcerieties, meitenes, Benetu kundze bieži teica, apprecēties ar bagātu vīrieti ir pats svarīgākais dzīvē. Turīgs vīrs ir laimīgas un komfortablas dzīves garants. Lidija, jaunākā no Benetu meitām, bija kā rīta saule. Viņai patika būt uzmanības centrā, rotaļīga un enerģiska kā saulespuķe, kas pagriežas pretī saulei. Taču aiz viņas jaunības un dzīvesprieka slēpās trūkumi, kā plankumi uz baltas lapas. Benets kungs, ģimenes galva, bieži vēroja savu sievu un meitas ar vieglu ironiju. It kā viņš izbaudītu viņu mazos trūkumus, bet aiz šīs vienaldzības maskas slēpās dziļa mīlestība pret visām viņa meitām, īpaši pret Elizabetu. Katram no Benetiem piemita savas stiprās un vājās puses, taču viņus vienoja nesaraujama saite, kas palīdzēja pārvarēt dzīves līkločus. Un tā sākas šīs dzīvespriecīgās ģimenes stāsts. Viņus sagaida daudz izaicinājumu, mīlas pārdzīvojumi, ģimenes vētras un stingras sociālās normas. Šī vēsts izplatījās kā ugunsgrēks pa visu ciemu. Turīgs kungs, misters Binglijs, bija ceļā uz šejieni. Un kurš gan cits, ja ne pats jaunais, glītais un bagātais misters Binglijs, apmetās Netherfieldas muižā. Benetu kundze bija sajūsmā, atkārtodama, vai gan tas nav brīnišķīgi? Un tad pienāca tā diena. Ieradās misters Binglijs kopā ar savu māsu un labāko draugu, misteru Dārsiju. Binglijs bija jautrs un draudzīgs jauneklis, un šķita, ka Džeinai viņš ļoti iepatīkas. Bet misters Dārsijs bija vēss un atturīgs, kā sniegs jūlijā. Drīz vien visi runāja par viņa uzvedību un izskatu. Viņu ierašanās ienesa pārmaiņas Longbournas mierīgajā dzīvē, radot gan cerības, gan negaidītus pavērsienus. Darsija lepnība un Elizabetes aizspriedumi ir kā 2 buļļi, kas velk ratus uz pretējām pusēm. Elizabete uzskata Darsiju par augstprātīgu un iedomīgu vīrieti, kurš skatās uz visiem no augšas. Viņa nicina viņa necieņu pret citiem. Tomēr Darsiju piesaista Elizabetes inteliģence un neatkarība. Viņas spājīgais raksturs viņu pilnībā fascinē. Viņu attiecības ir kā sarežģīts dejas solis, pilns ar kontrastiem, rūkteni saldām atmiņām un nesapratni. Katra tikšanās reizē dzirkstīja dzirksteles, vārdi lido kā bultas. Binglija un Darsija ierašanās Longbournā satricina mierīgo ciemata dzīvi. Elizabete nav pārliecināta, ko par to visu domāt. No vienas puses viņa ir nikna par Darsija augstprātību,
bet no otras puses viņa nespēja ignorēt viņa pievilcību. Džeina un kungs Binglijs iemīlējās viens otrā no pirmā acu skatiena. Kungs Binglijs, laipns un simpātisks džentlmenis, bija apburts ar Džeinas skaistumu un maigumu. Sākumā viņu sarunas bija biklas, bet laikam ejot, mīlestība uzplauka. Viņi smējās un smaidīja arvien vairāk, un viņu acīs varēja saskatīt mīlestību vienam pret otru. Ballēs viņi izskatījās kā radīti viens otram, dejojot ar grāciju un eleganci. Viņi pavadīja kopā maģiskus vakarus. Viņu mīlestība bija acīmredzama visiem. Longbornas iedzīvotāji bija pārliecināti, ka Džeina, viņu mīļā Džeina, apprecēsies laimīgi gluži kā Džeinas Ostinas romānos. Mrs. Beneta bija neizsakāmi priecīga un stāstīja visiem par savu topošo znotu. Pat Elizabete, kura sākotnēji bija nedaudz skeptiska, sāka ticēt Binglija mīlestībai. Viņa ar mīlestību vēroja savu māsu, cerot, ka Džeina vienmēr būs laimīga. Ak, jā, varētu teikt, ka tumšs mākonis ir aizsedzis sauli. Darcy meta tumšu ēnu uz Džeinas un Binglija laimi. Darcy uztraucas par sava drauga reputāciju un nav apmierināts ar domu, ka viņš varētu būt kopā ar meiteni, kura nav viņa statusam atbilstoša. Lepnums un aizspriedumi pārņem Darcy, viņš ar nicinājumu raugās uz Benetu ģimeni. Viņš uzskata, ka Binglijs ir zaudējis galvu un ka plaisa starp viņu un Benetu ģimeni ir pārāk liela. Visbeidzot, Darcy pierunā Bingliju atgriezties Londonā, un Netherfielda paliek klusa un pamesta. Džeina ir satriekta un skumja, kā princese, kas zaudējusi savu kroni. Elizabete ir ārkārtīgi dusmīga uz Darcy. Viņa ir pārliecināta, ka viņš ir vainīgs viņas māsas ciešanās. Viņas sirdī deg dusmu liesma. Džeina vēl aizvien domāja par Binglija aizbraukšanu, kad Longbornā ieradās jauns viesis. Tas bija Vikema kungs, simpātisks un cēls virsnieks. Ar savu laipnību un šarmu Vikems ātri vien iekaroja visu simpātijas, it īpaši Elizabetes, kura bija viņā patiesi ieinteresēta. Vikems un Elizabete ātri sadraudzējās. Kādas pastaigas laikā Vikems nolēma atklāt Elizabetei savu dzīves stāstu. Vikems atzinās, ka Darcys pret viņu ir izturējies netaisnīgi un nežēlīgi. Viņa stāsts Elizabeti ļoti aizkustināja un nostiprināja viņas pārliecību par Darcya cietsirdību un vienaldzību. Elizabete bija pārliecināta, ka zem Darcya augstprātības un atturības slēpjas nežēlīgs un bezsirdīgs cilvēks. Elizabetes sirdī pret Darcyu pamazām aug nepatikas sēkla. Tikmēr Vikams ir spējis iekarot viņas labvēlību. Viņa tic katram viņa vārdam, nevēloties ieraudzīt patiesību. Ar katru dienu viņas nepatika pret Darcyu pieaug, taču aiz Vikama šarma slēpjas savtīgs un aprēķinātājs cilvēks. Viņš neapstāsies ne pie kā, lai sasniegtu savus mērķus. Vikams ir iesējis Elizabetes sirdī šaubas un nepatiku, radot starp viņiem distanci. Cerība, ka Elizabete un Darcys spēs pārvarēt savas nesaskaņas, sarūk ar katru dienu. Kunga Darcya negaidītā atgriešanās no ceļojuma satrauca Benetu ģimeni. Viņš pārsteidza un samulsināja Elizabetu, lūdzot sarunu divatā. Tad, pilnīgi negaidīti, kungs Darcys atzinās Elizabetei mīlestībā un bildināja viņu. Taču Darcya vārdi Elizabetu nevis iepriecināja, bet gan samulsināja vēl vairāk. Viņa runas veids par Elizabetes ģimeni, viņu sociālo stāvokli un finansēm bija vēss un aprēķinošs, kas Elizabetei nepatika. Viņa bildinājumā nebija jūtama patiesa mīlestība vai siltums, un Elizabete to uztvēra kā apvainojumu gan sev, gan savai ģimenei. Šāda vēsa un aprēķināta pieeja Elizabetes sirdi nekad neiekustinātu. Darcya mīlestības apliecinājums, kas bija pilns ar lepnību un aizspriedumiem, bija pilnīgs pretstats cieņai un sirsnībai, ko Elizabete meklēja dzīvesbiedrā. Elizabetes atbilde bija kā pērkona negaiss, atbrīvojot ilgi apslāpēto dusmu spēku. Viņa noraidīja viņa mīlestību ar nicinājumu, kritizējot viņa augstprātību, iedomību un necieņu pret viņas ģimeni. Viņa vainoja Darcyu Džeinas salauztajā sirdī un melīgā stāstā par Vikemu. Darcys kļuva bals kā līķis, saprotot, ka ir noraidīts. Viņa sirds bija salauzta un cerība izgaisa. Tikai redzot Elizabetes niknumu un kaunu, Darcys saprata savas kļūdas. Apkaunots un salauztu sirdi, Darcys pameta Longbornu bez vārda. Elizabete māca smagas skumjas un vilšanās pēc Darcya pēkšņās aiziešanas. Viņa vārdi viņai dziļi iedūra sirdī un mierinājumu deva pat ģimene.
bet tad pienāca vēstule, kas visu izmainīja. Tā bija no Dārsija. Viņš rakstīja, lai paskaidrotu savu rīcību, lai aizstāvētos pret viņas apsūdzībām. Ar strauji pukstošu sirdi Elizabete paņēma vēstuli un sāka lasīt. Ar katru vārdu viņas prāts vēra durvis plašāk, atklājot patiesību, par kuru viņa iepriekš neko nebija zinājusi. Dārsijs kungs paskaidro savu pēkšņo aizbraukšanu. Viņš atzīst, ka ieteicis Binglijam kungam šķirties no Džeinas, jo šaubījies par viņas patiesajām jūtām. Tagad Dārsijs kungs nožēlo savu rīcību un atzīst, ka viņa lepnums un aizspriedumi aizēnoja patiesību, liekot viņam nepareizi spriest par Benetu ģimeni. Dārsijs kungs atklāja arī patiesību par Vikemu kungu. Viņš ir melis, kurš apkrāpis viņa paša māsīcu naudas dēļ. Elizabete ir satriekta par Dārsija vēstuli. Viņas priekšstats sabrūk, patiesība ir atklāta. Elizabete jūt gan kaunu, gan dusmas, bet tajā pašā laikā sāk saskatīt Dārsija kunga cēlumu un labestību. Longbornā, klusā vietā, kur Beneti dzīvo mierīgu dzīvi, pienāk skandalozas ziņas. Lidija, jaunākā Beneta meita, ir pazudusi. Saka, ka viņa ir aizbēgusi ar to šarmanto Vikemu. Šīs ziņas visiem bija kā zibens spēriens no skaidrām debesīm. Tas ir kauns un negods Benetiem. Meita, kas aizbēga ar vīrieti, ir grūti labojams grēks. Sliktais jaunums izplatās kā mēža ugunsgrēks, un visi par to runā. Beneti ir šokā un izmisumā. Beneta kungs nezaudē ne mirkli un dodas Lidijas meklējumos. Darci parādās kā īsts varonis no pasakas, it kā liktenis pats viņu būtu sūtījis glābt Benetu ģimeni. Šis vīrs ir apņēmības pilns aizmirst par savu egoismu un lepnību, lai palīdzētu Benetiem šajā grūtajā brīdī. Slepenībā, kā īstam kungam pienāks, Darci sāk meklēt Lidiju un Vikemu. Viņš dodas uz Londonu, milzīgu pilsētu, kurā pazust ir vieglāk par vieglu. Viņš atrod Vikemu un piedāvā viņam naudu apmaiņā pret laulību ar Lidiju. Viņš izmanto savu bagātību un ietekmi, lai glābtu Benetu ģimenes godu. Īsts varonis. Tajos laikos nebija nekā svarīgāka par godu un dāsnumu. Darci atklāja savu īsto seju, cēls un pašaizliedzīgs vīrs, kurš ir gatavs riskēt ar visu, lai palīdzētu citiem. Pēc seconds of silence. Lai gan šķietami viss bija nokārtojies ar Līdiju, skandāla ēna joprojām gulēja pār Benetu ģimeni. Elizabete bija iegrimusi savās domās. No vienas puses viņa bija bezgala pateicīga Dārsijam par viņa laipnību, bet no otras puses viņa nevarēja aizmirst viņa slikto izturēšanos un to, cik kļūdains priekšstats viņai bija par viņu. Viņa bija neizpratnē. Arī pats Dārsijs bija ļoti mainījies. Viņa augstprātība un iedomība bija zudusi. Viņš bija kļuvis pazemīgāks, laipnāks un nobriedušāks. Viņš atzina savas kļūdas un uzņēmās atbildību par savu rīcību. Likteņa pirksts vai nejaušība. Dzīve viņus atkal saveda kopā. Skaistā, saulainā dienā viņi negaidīti satikās klusā un mierīgā vietā Anglijas laukos. Lai gan gaisotne bija nedaudz saspringta, starp viņiem joprojām bija jūtama īpaša saikne. Dārsijs, skatoties Elizabetes acīs, patiesi nožēloja savu agrāko rīcību un atvainojās viņai. Šoreiz nav nekādu lielu solījumu vai kaismīgu vārdu. Darci atklāja savu mīlestību pret Elizabeti patiesi un bez jebkādiem nosacījumiem. Viņš atzīst, ka viņu ir savaldzinājis Elizabetes prāts, neatkarība un spēcīgais raksturs. Viņš ir kā īsts princis, kas iemīlējies drosmīgā princesē. Elizabete pieņem viņa bildinājumu, aizkustināta par viņa sirsnību un patiesajām jūtām. Šķiet, ka liktenis ir lēmis viņiem būt kopā. Viņu mīlestība ir pārvarējusi visus šķēršļus, lepnību, šaubas un sabiedrības priekšstatus. Viņi uzticas un ciena viens otru un kopā būvē nākotni, kas piepildīta ar mīlestību, tikpat mūžīgu kā zvaigznes debesīs. Saule riet virs Pemberlejas, iekrāsojot plašo mūžu zeltainā gaismā. Dārzijs un Elizabete stāv blakus, roku rokā, vērojot debesis. Viņu stāsts ir par pārmaiņām, cieņu un dziļu mīlestību. Kopā viņi pārvarēja daudz šķēršļu, sākot no sabiedrības aizspriedumiem līdz iekšējām cīņām. Un galu galā viņi atrada viens otrā patiesu mīlestību. Tagad viņi raugās uz nākotni, gatavi sākt jaunu dzīvi, kas piepildīta ar laimi. Dārzija un Elizabetes stāsts mums māca par piedošanas spēku un patiesas mīlestības skaistumu. Paldies, ka pievienojāties mums lepnums un aizspriedumu pasaulē. Ja jums patika šis stāsts, atstājiet patīk zem video, abonējiet kanālu un dalieties ar šo video ar draugiem.
Jūsu atbalsts mums ir ļoti svarīgs. Tiekamies nākamajā epizodē. Mūsu stāsts tuvojas noslēgumam, tāpēc veltiet mirkli, lai pārdomātu lepnums un aizspriedumu skaistumu un mūžīgo vēstījumu. Darsija un Elizabetes stāsts mums māca par savstarpējas sapratnes nozīmi, personīgo izaugsmi un patiesas mīlestības spēku. Lai gan viņu stāsts ir noslēdzies, viņu mīlestība turpina iedvesmot cilvēkus vēl šodien. Paldies, ka pievienojāties mums šajā ceļojumā cauri Džeinas Ostinas mīlas romāna lappusēm. Ja jums patika šis video, atstājiet patīk. Abonējiet kanālu un kopīgojiet šo video ar draugiem. Jūsu atbalsts mums ir ļoti svarīgs un iedvesmo mūs radīt jaunu saturu. Tiekamies jaunā video, kurā iepazīsim jaunus stāstus, paplašināsim redzesloku un bagātināsim zināšanas. Jo katram stāstam ir savs unikāls vēstījums un vērtīga mācība. Tāpēc kopiet savu zinātkāri un iztēli. Uz tikšanos un lai jums jauka iejušanās grāmatu pasaulē!